Salīdzinoši bieži arī pacienti it kā nevar nodefinēt, nevar izstāstīt sūdzības. Patiesībā viņiem traucē ārēji mezgli, tādas ādas krociņas, ļerpatiņas vai astītes vai kā nu vēl pacienti nosauc. Un tas it kā nav saistīts ar būtiskām veselības problēmām, bet tas patiesībā būtiski traucē dzīves kvalitāti. Traucē pie apmazgāšanās, pie noslaucīšanās, ir jātērē daudz vairāk papīrs, lai sakārtotos pēc vēdera izejas, ir jāizmanto duša, apmazgāšanās, vai arī tas traucē varbūt intīmas apakšveļas valkāšanai, ciešākas apakšveļas stringu valkāšanai, vai vienkārši traucē, ka tur ir kaut kas liekas un īsti nav skaisti. Patiesībā to ir iespējams sakārtot ar nelielas manipulācijas palīdzību, ambulatori, atnākt uz klīniku, sašpicējam zāles, lokāla anestēzijā un to visu var sakārtot. Un, patiesībā arī šis anālās afidus, starpenes, intīmās zonas, skaistums, izskats ir tāda lieta, ko it kā jau neviens neredzēs, bet pašvērtējumu tas ļoti būtiski pacels. Nekautrējieties, nāciet, un mēs arī šāda veida problēmas ātri un efektīvi sakārtosim.